Sveiki! Šis ir raidījums Cope ar Andžiku un Maksi. Ūdens līdais nevar pahalbot akvārijā. Ar kapatas mazin nevar cirvi uzvarēt. Beidzot atbrauc tam sopu, kur arī kaut kas topējās, tas tiešām. Jā, nākamreiz mums būs jānopērk tikliņu, kur likt zivis, ne? Jā, pulkstenis 11 un... Vismaz stopē beidzot mums tā, ka nevar apsēsties. Jā, mums ir rekur 4 kāti ielikti ar visiem spīdumiņiem. Tagad tikai jāskatās, kad kustēsies kāds. Vai zvanīs, riktīgi raust. Pie uģiņā sēž un gaida, kad mēs beidzot atnāksim un cepsim zivis, vai ne? Ar vienu nāru nocepēt. Mēs ļoti cenšamies pievilnāt tās zivis. Jā, bet kaut kā nenāk, ne? Kas? Zivis nenāk. Nenāk, bet nu pavarts jātur. Nē, nu kā, maisā zivis ir, jā. Tā kā no rīta, ko ēst būs. Uz kārā zoba. Jā, bet mums te ir krastā pretējā kaut kādā noteikti zaļumbāle droši vien, ne? Izklausās, Mēs ceļam līdz laiku. dzimtajā novadā tad ķiģels uzstājās. Brekši ir atnākuši. Mēs esam zvērkāvī. Magis un Andžika. Mums baiļu nav. Tā kā mēs būsim zivsītēji, kas vadinām. Jā, Cope ir, jau izdevusies, bet vēl ir priekšā līdz 2 nakts, līdz 3. Kroči ir visa nakts priekšā un vēl agrs rits. Tā kā es domāju, mēs gan zupu, gan cepsim, gan kūpināsim, gan vienkārši tur, nezinu, ko tad pits taisīsim. Tā kā всё в порядке, ребята. Я не в курсе. Я не в курсе, что такое не клюет. Bet šitā ir, jā, šogad šitā ir mums ar Andžiku tāda kā dāvana no Ziemassvētkos. Šis nav kāds jubilejs raidījums? Nezinu. Tas jāprasa citam kādam. Producentam, ja? Jā. Lūdzu runājiet ar mūsu producentu šo jautājumu. Es tieši ar kameru nofilmēju, kā tev Cope. Es nefilmēju, bet es tieši redzēju. Nav nekā? Piecērt otru, bļēm. Jau. Es 2 reizes ir labi necepēju. Andžiks liela, jā. Viņš tā normāli. Izlika malacis. Kur tu viņi apēdus visu? Visu? Ko tā viņam bērniņiem saviem dos, ka visu apēda? Brekseņas. Tagad tikai pagaidām brekši nāk. Brekši jau nāk. No rīta jāskatās, man varbūt kaut ko, es nezinu, ko. Rūdulis varbūt atnāks. Rūdulis jau pie grunts neņem. Ir krasta dzīvē. Nē, ko Maksis izdarīja. Saraka tārpu. Nevis kārpas, bet tārpus. Tur arī ir nakstārpi. Vypalzņika saucās krieviski. Tur iekšā tagad nevar redzēt liels. Veikalā tādi maksā cik lats? 20 kaut kur, ne? 2 lati pa 10 gabalē. 20 centiem gabalē. Jā, traki, ne? Jā, kam ir nauda, tas nāk un pērk, kam ir izdevīgāk kaut kur blakus mājām izrakt, te jau nāk rakt. Nāc rakt! Kur Andžika vēl nepaspēja iemest savu otru makšķeri, kad uzreiz Cope pirmajā makšķerē. Ejam. Pakaļ malkai. It kā pēc malkas. Vai tad, kad mēs šeit bijām dienas gaismā, kad šeit manījām, ko neparastu. Jā, skatīties, kas tad tur ir tāds neparasts. Spriežot pēc tā, kā šeit izskatās apkārtējā ainava, šeit iespējams ir
bijušas muižas ūdens. Nošain, ka šī ir bijis Lindas muiža. Tas ir Lindas muižas parks. Jā, Lindas muiža varēs būt. Es tagad vairs nevaru atrast to vietu. Un šeit noteikti pie Dambijas. Droši vien ir bijušas stirnē. Lauriņā savāc koku. Jā, vai olā ožeru. Nāc līdzi. Jā, es tik pāri džungļiem. Opā! Kas te ir mums? Mēs varētu varbūt copēt. Jā, ja mums būtu nīrei kostīm. Varbūt mēs beidzot būsim atraduši bubuļa mājvietu. Bubuļa mājvieta. Varbūt no šejienes nāk tas visu mazo bērnu baidītājs. Tad viņa mamma stāsta, bet mammas jau nezina par šitādām vietām. Nu, beidzot, mamma būs tā lielākā. Viņas tikai stāsta, bet pašas nezina, ko Ja es stāsta. būšu mamma, es zināšu. Lala, viņa varēs stāstīt saviem bērdiem. Latvijas Kur ir dzīvojis Es varēšu arī atrast naktī. Bubulis pie Daugavas krastā, Lindas parkā. Šausmu karsts. Jūs skatāties raidījumu Copē ar Anžiku un Maksi. Un mums viesos ir Laura un Ritvars. Nu, Un orķestris. Jā. Lielvārds. pretējā krastā. 1:30 naktī Copīna nomierināsies, beidzot var pasēdēt pie uguns, kur pasildīties. Pieēdāmies desus ar upmaizi ceptas. Paldies Latvijas lielākajam supermarketu tīklam Elvī. Labas atlaides labām desām. O, Anžiks jau skrien. Bet Copa norimusies, bet tīk. Jā, copi norimusies, bet no zivs ir. Klicēns atkal. Licens. Bet īstenībā normāli izmēra pličinā kārā, nu tādu. Ko tu norauj tikko? Visu āķi? Jūs skatāties raidījumu Copē ar pilnu muti ar Anžiku un Maksi. Kur āģis palika? Anžiks āķi norauj nabaga zivs. Cepsim, ēdīsim un tad jau atradīsim, ne? Apēc zivi, āķis lūpā! Nu, rekrūmas ir tauts ir uzcelta. Cope jau bišķiņ norīmusies. Beidzot norimās, liekas, ka vajadzētu tur aiziet čučāt. Jā, tagad, nu, Pilns maiss ar pličiem brekšiem. Rītdien būs tādas brokastis. Varēs riktīgi paēst. bišķiņ vēl pasēsim pie ūģiņa. Parunāsimies, pasildīsimies. Gruntenes vēl, nu, visus iemestas, jā, 4 mums ir tagad. 4, jā. Mūsu ciemiņi ir aizgājuši gulēt guļu mašīnā, džipā. Labi, jūs skatāties raidījumu Copa ar Anžiku un Maksu. Man nāk miegs. Anžikam nāk miegs. Maksim arī lēnām sāk nāk miegt. Miegatas. Tā viņš ir. Mēs iesim gulēt un tāpat, ka, nu vienkārši, kā pēkšņi zvanīs riktīgi. Tad mēs skriesim ārā no telts un piecirtīsim, vai ne? Piecirtīs. Tā kā nekad? Ja ir, tad ir, ja nav, tad nav. Ne, viss.